Tas mērķis, ko mēs vēlējāmies sasniegt, ir kā iesaistīt jaunus biedrus, kā stiprināt komunikāciju ar jau esošajiem biedriem un ko tad mēs varam darīt lietas labā. Jā, man liekas, ka ir ļoti svarīgs tas izējas pozīcija, ka tā ir biedrība, kura, kā zināms, nav lieli resursi, mums nav daudz naudas, un mums nav simtiem cilvēku, kas ir gatavi darīt visu kaut ko pa brīvu. Tā ir tā izējas pozīcija. Var izdomāt visādus plānus, visbrīnišķīgākās mājaslapas, bet tā mājaslapām un visiem rīkiem ir tā, ka kādam viņi ir jāadministrē, kādam tas ir jādara. Tāpēc tas mūsu mērķis ir pirmkārt iesaistīt cilvēkus, kas caur biedrību vēlētos paust savu viedokli par dziesmu svētkiem. Lai dziesmu svētki kļūtu par vairāk tā kā tautas lietu, un šī dziesmu svētku biedrība ir tas rupurs. Ja? Jā. Un iesaistīt cilvēkus var caur foršām lietām. Cilvēki iesaistās vairāk foršos projektos nekā neforšos. Vai ne? Vairāk neformālos nekā ļoti formālos. Ja mēs jautātu, lūdzu, vai ir kādi brīvprātīgi, kas vēlas iedoties un palīdzēt biedrībai attīstīt viņas mērķus, būtu daudz mazāk cilvēku nekā, ja mēs taisītu foršu kampaņu. Ar ko mēs varētu sākt? Mēs varētu sākt ar to, ka cilvēki balso par dziesmu svētku repertuāru. Par tām dziesmām, kuras viņi vēlētos redzēt dziesmu svētkos, dzirdēt. Un tam mums nevajag milzīgu kampaņu, milzīgus resursus. Mums ir Facebooks, mums ir citi komunikācijas kanāli, mēs varam uztaisīt Twitteri. Tam mēs varam piesaistīt kādu foršu cilvēku, kas to varētu administrēt. Kuram pašam tas liktos tāda forša doma. Un caur šo mēs ceram, ka tur sabalsot interesantas idejas un interesantas dziesmas, kas būtu kaut kā tur rezonants, tur Lauris Rēniks, tur viss nē, vai jā, nu. Un tas celtu biedrības atpazīstamību. Un jo biedrībai būtu foršāks tēls un viņi būtu atpazīstamāki, jo daudz vairāk būtu cilvēki, kas teiktu, jā, mēs labprāt jums palīdzētu. Tas ir tas pirmais, ar ko mēs varētu sākt, un šādas kampaņas nemaksāt neko daudz, un tas neprasīt milzīgus resursus, kam būtu ļoti ilgi jāsagatavojās. Un tad tas nākamais, protams, būtu uzbūvēt kādu plašāku komunikācijas platformu, kur iesaistītos visi kori un deju kolektīvi un tā tālāk, un varētu diskutēt, paust savu viedokli. Bet, tas būtu tāds nākamais solis, jo, kā jau es saku, visām šīm lielajām un labajām platformām vajag parasti daudz naudas un cilvēkus, kas viņš administrē. Un, ja nav tas sākums, tad labāk ir sākt ar kaut ko ļoti vienkārši, bet ļoti efektīvi, kas ievēl šos cilvēkus. Tāda mums doma. Jā, un mums bija pavisam tāda interesanta ideja, varbūt atteikties no mājaslapas kā tādas, bet visu informāciju ievietot sociālos tīklos, gan Facebookā, gan draugiem. Un vienkārši šobrīd, es domāju, ka arī daudzām citām organizācijām šobrīd ir līdzīgas problēmas ar finansējumu, jo tomēr mājaslapas uzturēšana, administrēšana, tomēr tie ir izdevumi, tas ir tāds regulārs apmaksājums darbs. Bet, ja mēs, teiksim, to visu veicam caur sociālajiem tīkliem, es domāju, ka tā rezultāts varētu būt tāds pats, un tad mums varētu arī izveidoties tāds sabiedrības aptauja, cik tad cilvēki tad ievelkās tajos sociālos tīklos un seko mums. Un tad jau mēs arī tur nākamie soļi, tad mēs varētu apvienot visas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, un tad veidot kaut ko vienotu, ko šie visi dalībnieki arī tad varētu izpausties un veidot tādu nopietnu mājaslapu pēc tam. Paldies par uzmanību!